Vienā rītā pieceļoties, aizies uz skolu, domā par braukāšanu, jo tas ir viss, kas tev patīk un tas, ko tu gribi darīt. Un pēc skolas, protams, tu aizēji mājās, paēd un sazvanies ar draugiem, gribi pafilmēt, pabraukāt, tu aizies uz skateparku un tu vienkārši ieraugi to, ka tur visu jaus nost. Protams, tas ir šoks priekš mums, priekš pārējiem, jo braukāt vai kur, ielās dzen prom, tas jau ir ļoti dziļi iekšā sirsniņā tā ģela. Un tā viss sākās no tās dienas, viss aizgāja galīgi garām. Tad, kādā jaukā dienā arī man pateica, ka mums ir dabūta ēka priekš Madonas indora. Mēs atnācām iekšā, skatījāmies, viss bija peļķēs, dubļos, skaidas, trubas, netīrumi. Sākām tīrīt, ņēmām rokās slotas, grābekļus, lāpstas, visu nesām ārā, nesām uz miskastēm. Naudu mēs nedabujām uzreiz, un tad mēs... tas viss tā vienkārši apstājās. Jā, pagaida pusotrs gads, un tad sākās tie pūliņi dabūt to finansējumu, kas tad likās diezgan vienkārši, jo Ķevera kungs, Madonas domas priekšsēdētājs, bija ļoti pretīm nākošs un iesaistījās ar savām daudzām idejām, bet, cik noprotams, ka domai nebija naudas, ko mums piešķirt priekš skateparkam. Un tā arī tas viss, jā, tā var teikt, beidzās, tā telpa stāvēja gadu, pusotru tukša, nekas šeit nebija. Man saņem zvanu no tēta ar milzīgiem jaunumiem un pilnu ar prieku, kad mums ir cilvēks, kas mūs atbalsta un kurš dod mums plāksnes, brūces materiālu, ko vajag. Un tad, protams, es sazvanu Mareku, priecīgs, nav kur likt emocijas, Mareks tāpatās, un kopā ar Aldonu Rīgvinieku un Andri Trečuku, tad mēs arī sākām, dabījām materiālu. Un tad tā arī viss uzreiz sākās. No rīta mēs pieceļamies, tad mēs aizgājām uz skateparku. Tur jau stāvēja Aldonis ar saviem korišiem, savu komandu. Tad mēs ķērāmies klāt ar visādiem aparātiem, lauzām rampas kopā, vedām šurp uz šīm telpām. Salikām iekšā tās rampas, sapratām, ka viss notiek, viss forši. Skrūvējām kopā visu, sākām veidot konstrukcijas. Pirmās pāris dienas biju tikai es, Arvis un Artūrs. Mēs, cik vien varējām, darījām. Tad Artūrs aizbrauca uz ārzemēm, Arvis pazuda. Un tad pasaucu Māri, sabildējām pāris bildītes, ielikām internetā, nākat palīgā, draugi, darīsim kaut ko, cīnīsimies, skrūvēsim, zāģēsim, atradās cilvēki, kas nāca palīgā. Un tā mēs pusotrā nedēļā viņu dabujām pie dzīvības.
Bija sacensības, bija daudz braucēju, gan skaitā, gan inlainā, gan BMX-ā. Un es atceros arī no tās reizes sapazinos vēl ar citiem braucējiem no citām pilsētām, kas atbrauca. Kaut vai mēs mādonieši gulājām vēl tajā laikā, viņi jau sen bija atbraukuši, lai jau sāktu trenēties. Mums brauc uz skateparku jaunieši no Vārakļāniem, no Gulbenes, no Ērgaļiem, no Rīgas pat. Un tas arī pilsētai daudz ko nozīmē. Parādās ļoti daudz mazie, kas sāk braukāties. Es braukājos ar šito riteni. Tas ir mans, man nesen viņa nopirka. Un es vēl neesmu tā apguvis, kā citi vēl braukuši. Man patīk indora. Čau! Ar šo mēs neapstāsimies, un nākošu gadu jau mēs mēģināsim startēt ar Eiropas projektu par āras skateparku, šeit patās aiz Iekštelpas skateparka, izbijušā sporta laukumā, un varbūt šis ir tikai sākums kaut kam ļoti lielam.